dažiem nav īsti kārtībā. Pietrūkst zināšanu. Kur jūs esat redzējuši tos 100 000? Kurā vietā? Ja jūs domājat par to pulcēšanos Pārdaugavā, kur kā 10–20 000 atnākuši, pusi no viņiem nezin, kāpēc viņi tur ir atnākuši vispārīgi. Tālāk, ģeniāls teikums. Likuma projekta iesniedzēji aicina Saeimu sekot tautai. Kurai tautai mums ir jāseko? Ko? Tās tautas arī sajukušas. Tāpat kā valodas ir sajukušas. Es domāju, ka vienam otram arī valsts ir sajukusi. Viņš ir aizmirsis, kurā valstī viņš šodien dzīvo. Vai nevajadzētu mainīt šo dzīvesvietu kādam? Šeit nav Krievija. Es gribētu vēl vienreiz atgādināt. Un šeit nekad nebūs Krievija. Nesapņojiet par to. Un tāpēc es gribu atgādināt to patieso vēsturisko notikumu gaitu. Ko nozīmē 9. maijs Latvijas valstī un latviešu tautai? Neko labu. 1945. gada 9. maijā Latvija bija un palika okupēta. Vienu okupācijas karaspēku nomainīja otrs okupācijas karaspēks. Latviešu tauta priecājās 9. maijā. Atvainojiet, jūs laikam slikti pazīstat latviešu tautu. Un vēl atgādināšu, kas tad notika tajā 1940. gadā? Okupācija. Vārdiņš, kuru daudzi vairs negrib šodien lietot. Bet šāds iesniegums prasa to, lai mēs atgādinātu par to, ka bija okupācija. Nevelti mums 17. jūnijā ir Latvijas okupācijas diena un nekas cits. Jūs man parādiet vienu kārtīgu latviešu ģimeni, kur 9. maijā kaut ko svinēs. Tādas Latvijā nav. Ja kāds latviski runājošais aiziet līdzi kādam nelatviski runājošam kaut uz kurieni, tad tās ir atsevišķas vienības un nekas vairāk. Kā jūs vispār šitā varat iedomāties Latvijas valstī, Latvijas Saeimā iesniegt šādu projektu, kas runā par kaut kādu 9. maiju? Neviens jums neliedz aizbraukt uz sarkano laukumu, paraudāt pie Ļeņina mauzolēja. Lūdzu, brauciet, raudiet, dzeriet, vicinieties, ar ko jūs gribat. Bet lieciet mierā Latviju, lieciet mierā latviešu tauta savu 9. maiju.